un aiziet. Esam apakaļ mežā. Dosimies tur augšā. Tur smuki bunkuriņi ir. Principā bijām jau pagājušajā nedēļā šeit, pastaigājām un trāpījās tādas interesantas detaļas no vācu tehnikas. Bunkuri ir pārsvarā Krievu, bet tā kā teikt Kurzemes fronte, te viņi mainījušies pa 3 reizēm, ir tā kā var trāpīties kā Krievmāns, tā arī vācu principā, jā, un atradumi ir bijuši, tā kā šis tīri vairāk būs priekš YouTube. Video samontēts viss kopā, neko īsti neapgraizot un baigi tur neliekot klāt, tā kā piekdienas vakaram pie kafijas krūzītes, pie desmaizītes būs daži viģiki salīmēti. Tā kā aiziet. Trāpies tāda interesanta detaļa. Dzeles labs, stingrs ir, nav nekas nolūzis. Izsās kaut kas līdzīgs tā kā kaut kādam kurbulītim. Te tā kā kājas vieta. Ar tepat, kur te bija kur vācu bruņmašīna tur iedzīta un deguši bija tie spilventiņi. Un te remontējuši, iespējams, viņi ir. Jā, šī tāda interesanta detaļa. Trāpies tāds vāciņš ar uzrakstu Berlīn. Un te dzelži kaut kādi. Principā pa virs dzelži izroku tos, trāpās kāds krāsainais signāls. Neraksts dzelžs, neatradīs arī kaut ko interesantu. Atbraucam pastaigāt. Uģis tur kaut kur staigā, Sēncīts tur. Rekur tādu vietu, kur tehnika dzina iekšā. Var redzēt, ja tas nav bunkurs, tā puse ir vaļā. Te viņi brauc iekšā un noslēpa viņu. Un kā kur trāpījās no vācu bruņmašīnas gumijas spilventiņš saucamais. Marķējums V304 un dzirdziņš. Tāds sīkums, bet, tas nozīmē, pozīcijas te ir bijušas, tehnika ir braukusi. Tikai jāmeklē ir. Vecais meža ceļš te. Reku tehnika slēpuši. Te iebraukuši viņi. Trāpies tāds salīts signāliņš krāsainais. Tāds 3840. Paskatīsimies, kas tur ir. Tā. Arī kaut kāds tehnikas vāciņš izskatās. Bijis. Jau stājām kaut kāds 2 stundas, kaut kur fonā Uģis staigā. Tāds pauguriņš, te daudz bunkuri, riņķi un beidzot kaut kāds daudz maz tāds interesantāks signāliņš. Skuveklīts, bārds. Tāds smukāks jau atradums. Forši smiltiņi, patīkam rakt, un vieta ar tāda patīkam ir. Mēģina. Jā, varētu būt krieši ievēr visās. Bunkuri ieeja, bunkurs ieejas stūrītī tā. Tūlīt izrausim ārā apsīs. Smiltiņi vismaz tādi. Viņi tādi labāk saglabā. Ir diezgan palīgi. No sākuma likās tas. Saknes ir noteikti. Visās labi. Akameņiem. Krievi. Jā. Cauri. Galvenais, kā ārpus bija smukāk. Ārpus bija smuka. Iekšpus, kas bija dziļāk, tā tāda. Nav degus arī. Nezinu. Kas tur labs ir?
Tā, signāls bija labs, un tagad cels ārā. Rekur redzēt, kad bunkuram leka augšu bijusi griesti. Tā kā alumīnijas spīdīgi. Alumīnijas kaut kāds. Nezinu. Jā, sākumā, kad apgriez likās bakalīdu materiāls tāds, bet... Nē, tas ir kaut kāds svins, izskatās pēc svina. Tas noks ritīgi, tas ir pilns ar zemi, tāpēc svins esam, ne? Svins izskatās, jā, kaut kāds vāciņš ir bijis, kaut kur nācis irsoj. Varbūt kāds zina. Uzraksti. Par plāpu būs pakaļ. Katrā ziņā kaut kas no tehnikas, jo rekur apkārt ir spridzināts. Spridzināts vācu bruņmašīnu un varbūt kaut kāda detaļa, kaut kas tāds. Nezinu. Signāls labs bija. Kāds numurs vēl neredz neko, ne? Bet ir svīns, baigi masīvais, nesmaks tāds. Aizinu. Kaut kas no tehnikas atkal. Bišķi patīrī. Laikam Soleks, bet vairāk neko tādu, nekādu citu uzrakstu nemanu. Domāju, ka šeit varētu būt, bet neizskatās. Jā, nemā neko vairāk tādu baigi. Mežā. Pirmā medaļiņa. Saldētā gaļa. Nekas tāds baigi īpašs, bet patīkam. Nu. Sākumam labs. Nu, šodien šitā mums te gāja. Lokturs. Jānoskābē būs. Tas ir spēlentiņi no kāpurķēdēm. Tas svina gabals. Arī kaut kas no personīgām mantām. Ķīveri un monētiņas un šitie spilventiņi bijuši no kāpurķēdēm, šis tāds maziņš. Jā, karuči jānomazgā un tad jāuztais vēl kādu bildu video. Tas zirdziņš ir. Ot šito es nesaprotu, kas šitas tāds ir. Šitāds es atrads, bet es nezinu, kas tāds ir misiņš. Nezinu, no kaut kāds taurīts vai kas tas ir bijis. Karotīti. Tā ir bijusi tā kā lampiņa. Te ir stikliņš bijis pāri. Kaut kas ir bijis, vajadzētu atrast īstenībā internetā. Arī tāds spūdzīte, šo apakšu spūdzīte ir, ko redzēt. Tas ir misiņa kaut kāds gabals. Un šitas jau pa lauku izskās vairāk. Posmas. Pirmais, ka es... Un šitā lampa, jā, tā ir, nu, varbūt, ka viņi nāca no dažādiem tām militārā transporta veidiem, bet es no visprecīzāko no KFZ 11 atradu varētu būt. Jo tad tās gumijas arī varētu būt no KFZ 11. Nu, kas nebija bruņu, viņš bija bez bruņām, vienkārši militārais transports ar kāpurķēdēm. Ko viņš tur cilvēks vai ko tur pārvadāja. Nu, zaudāts, laikam nezinu. Jā, es parādīšu. Ja šitās divas kniežu vietas, nu katrā pusē viņas ir. Kniežu vietas, pielikšu bildi klāt. Un šitā ten, un šitā mala, te bija turpinājums, tā kā stīpa, uzlikās virsū, kur stikls bija arī klāt. Un šitas ten ir, viņš arī gājis tāds, nav apaļa bumba aizmugurē bijis, bet viņš ir tāds tā kā uz spico galu gājis, tā vieta. Un te rekur šitā visa vieta, un uzgrieznis, te ir lielais uzgrieznis, nu atbilst, reka pielikšu bildi klāt, pa lielam atbilst tam lukturim. Un šitā te krāsa, tā dunkelgelba, viņai ir pūsta, nu, kur var redzēt, kur ir nola pusi tā kā nost, bet te ir nobeigums krāsā, viņa vienkārši no augšpuses ir pūsta. Viņš vienkārši no augšpuses ir uzpūsts, viņš ir bijis tāds, nu, zilgans, kā jau viņas ir bijuši.
Šitas ir, jā, no Vācu militārā transporta SDK uz Lukturas priekšūnijas.